jauna tradīcija, Tiguļkalnu tradīcijā, kā arī tie cilvēki, kas atbalsta šos koncertus, uzstājās šeit, un pagājušajā gadā visiem ir atmiņā noteikti palicis spilgts Jāņa Apsīša priekšnesums. Un Jānim jāsaka arī liels paldies, ka viņš kopā ar brāli Arni Apsīti un savu uzņēmumu Kureks atbalsta šos koncertus, un arī Haralds Kronbergs un uzņēmums Vikavot arī Jums karodziņi. Cik no jums ir talsenieki? Nē, viss taču nav. Cik no jums vispār nav kurzemnieki? Es neprasīšu, cik ir latgalieši, jo tie būs visvairāk. Man šķiet, ka būs tiešām skaists vakars, un es tiešām esmu drusciņu kurzemnieks. Un ka reiz no šīs puses. Bet runājot par talsiem, man vienmēr šķiet, ka ir jāatgādina tas, ko man viens talsinieks iemācīja. Tas vairāk attiecās uz viesiem uzzināt to. Talsinieki rauj nost galotnes. Mēs to zinām. Un tas ir skaisti. Gal galā talsos var dabūt pa muti tikai bez galotnēm. Tas uzreiz ir tā kā saprotami. Bet ir viena lieta, ka es vienu talsinieku savulaik apcēlu, ka tu rauj nost galotnes. Viņš skatījās uz mani un teica, es neko nerauj nost. Es tā kā braucu uz Rīgu, tad es skrūvēju klāt. Tas gan mums visiem ir jāiemācās. Tas bija torīt, ka viņš atrābula un redzēt, es te nāku. Viņš gan sauc, tokš bija pazaudējis to vārdu, kāds mani dod. Ja viņš pamat māru bez vārdu, kā lai es zinu, ka viņš mani sauc. Ja viņš pamat pīlu bez vārdu, kā tas lai augšanā kāj. Visi man nepietiek, man pietiek istabīnā. Man ir tik daudz sapņu, ka tevis nepietiek, ka tu atstāši istabīnā. Kas ir viens svar brangiem kokiem, tas nespēr istabīnā. Ka vējš pūš mežam pāri, silts mums istabīnā. Kas ir viens svar brangiem kokiem, tas nespēr istabīnā. Ka vējš pūš mežam pāri, silts mums istabīnā. Lai visiem brīnišķīgs vakars.
izdarīs, ka viņa dos tiem sapņiem spārnus. Un tad viņi sasniegs debesis, un tad viņi piepildīsies. Ļoti kluss sākums, tāpēc ļoti brīnišķīgi, ka jūs tā ļoti klusi klausāties. Ivanovs Jānis. Un mums ļoti Jānis Ivanovs patīk. Un koncerts Čelam ir, viņam sanācis burvīgs mūsuprāt, un tā mums šķita, ka otrā daļa ir tā vērta, lai to noaranžētu arī Pūtēju kvintetam. Un es domāju, ka Aivaram Krūmiņam, kurš ir pats leģenda trompetists, izcils komponists un aranžētājs, tas ir sanācis vienkārši fantastiski. Tas arī viss. Paldies, klausamies!
Paldies! Nākamais skaņdarbs - Mīlestības jūra. Šovakar es jūtu, ka viņš man ir piešķīris dzīvē tādu pilnīgi jaunu jēgu. Paldies jums!